Es neesmu mainījis. Uzstāda tik ka viņš nav jāmaina. Bet neviens man dzīvē ir tā, ka jā, viņi ir jāmaina, bet neviens dzīvē tevi neaicina viņus mainīt. Un es nebūšu no tiem, kas noteikti zvanīs, jums anodu nomainīt. Nu, to jau varbūt, to jau arī paši cilvēki dar, bet anods ir jāmaina noteikti. Nē, viņš ir jāmaina, tas ir vājākais punkts, ko noēd, jā. Bet ja te ir ņerža, tad teorētiski viņš tikai var apaugt. Viņš noēst neko nevar, viņš vienīgi, ko viņš var izdarīt, viņš var apaugt. No visos variantos apaugt. О чем мы сейчас говорили? Все помните, я говорил насчет анодов, да? Магниевый анод, который стоит в бойлере, который надо периодически менять, потому что он сам разрушается. Он работает, он реагирует, но от него потом остается только резьба. Значит, да? И вот спросили, а есть, правильно задал вопрос, спросил коллега, есть ли в этом бойлере, который встроен, этот анод? Анод есть. Но вот у нас есть один мастер, который никогда не меняет их. Он говорит, не надо. Varbūt tieši šajā situācijā, bet to, ko es arī klientiem iesaku, ja mēs ņemam parastos boilerus, kas ir tur stūrī, ka lipsojam te un parastie, ka lipso, kuros arī iekšā ir tens un anods iekšā, ko es iesaku klientiem reizi gadā vismaz atvērt, paskatīties viņu, jo iziet no tā faktora, kuram ir sliktas ūdens kvalitātes. Ja ir baigs sliktā ūdens kvalitātes pa gadu, viņš aizaug tā, ka jūs nevarat viņu izvilkt ārā. Un ir bijis tāda situācija, ka klients, jā, man labs ūdens uzstāda, viņš viņu neskatās, un viņam bamš tā boileru steicējums. Mēs sākam skatīties, kas ar boileru, mēs atveram iekšā, anoda vispār nav. Viņš vienkārši jau noēdies. Viņš ir noēdies, viņš jau ķeras klāt korpusa vājākai vietai, radot rūsu un tens ar anodu, jā. Здесь сухой тен, он не находится в воде, он сухой тен, да? И здесь этот анод, вот анод. О чем я вам всегда говорил и про простые бойлера электрические рассказывал. Смотрите, какой диаметр резьбы. Вы можете в магазине купить другой диаметр, да, и вы его не, потому что там на флянце гайка только, вы в него не вкрутите. Перед тем, как вы покупаетесь, посмотрите, что на вашем старом. Вот датчик температуры здесь помещается. Вот такой комплект, как у меня в школе, только у меня не сухой вариант такой. То есть слабее станция. Основном у больших бойлеров он находится сверху. Там флянец есть, и он находится в основном сверху. Šie būs piedri varianti, kas ir pēc tienes. Vien būs siltumsūkņi boilers un liela siltuma laukuma iekšā un blakus rekouniti, kas ir sākot no 150 līdz 500 litriem. Un viņas arī anods ir iekšā, kas ir tāds apmēram. Viens ir apakšā maziņš, viens no augšas liels.